paturpinot šo tēmu tad par budžetu. Tā sadaļa, ka vienkārši vairot budžetu, no ekonomikas ministrija ļoti daudz ir darījusi, lai kāpinātu produktivitāti, piesaistīt eksportspējīgus uzņēmumus un tā. Tas tā kā viena sadaļa. Otra sadaļa, mēs šobrīd no 4 koalīcijā esošām partijām 3 parakstīja arī memorandu ar uzņēmējiem par tiem 850 miljoniem. Gribu uzsvērt, ka vēl pirms šī memoranda, es jau gadu iepriekš budžeta sarunās arī mudināju koalīcijas partnerus nopietnāk pievērsties taupības pasākumiem, redzot perspektīvā, kā izskatās valsts budžets potenciāli, zinot, kāda sadaļa ir jānovirza aizsardzībai. Tajā brīdī tās dzirdīgās ausis nebija. Šī gada budžetu sastādot, vismaz solīts tajā virzienā bija, bet tagad valdībā ir absolūts vairākums šiem te memorandu parakstītājiem. Es arī sagaidu, ka tad tās dzirdīgās ausis būs un tā izlēmīgā rīcība būs, bet tur ir svarīgs elements jāsaprot, ka katrs šis lēmums nozīmēs kaut kādus ierobežojumus vai samazinājumus, kas būs cītīgi sabiedrībai jāskaidro. Piemēram, Zemkovides ministrijā savā laikā mēs samazinājām pārbaužu skaitu, ko veic pārtikas veterinārais dienests. Tas nozīmē, ka ir risks, pieauga risks par kaut kādu procentu, ka varbūt kaut kur kādā pārtikas produktā kaut kas nebūs līdz galam izkontrolēts. No otras puses samazinās izdevumi šīs struktūras uzturēšanai un samazinās birokrātiju uzņēmējiem. Visas šīs lietas ir kaut kādā līdzsvarā jāmeklē. Arī tas, kas attiecās uz valsts tēriņu mazināšanu.